Labvakar visiem, kas ir pievienojušies Zoomā. Un sveiciens arī, protams, tiem, kas skatās YouTube, vai arī tie, kas skatīsies vēl tikai ierakstu. Tātad šis mums ir otrais webinārs mūsu organismu attīrīšanas iepazīšanās projekta grupā. Un šis ierakstīns, protams, būs un paliks pieejams, lai noskatītos arī turpmāk, ja, vai nu vēlreiz, vai nu padalītos iespējams ar kādu, kam tas ir vērtīgi un vajadzīgi. Sanita, vai tu lūdzu palīdzēsi uzlikt man prezentāciju? Jā. Šo webināru mēs vadīsim divatā. Šovakar mani sauc Evita Tīdmane, es esmu nutricologs, un savukārt mana kolēģe Ilze vēlāk pastāstīs tieši par parazītiem, par zarnu traktu, un Ilze mums ir naturopāts. Bet mēs sāksim ar to, kā pārslēdz lūdzu slaidiņu, Sanita, jā. Un man liekas, ka uzreiz var pārslēgt arī vēl vienu slaidu. Jā, tad 8 gadus atpakaļ nejaušies nonācu pie lietas, ko sauc par organismu attīrīšanu, jo tie bija mani, kā saka, dzīves izaicinājumi, un tas bija arī mans tātad mērķtiecīgi meklējumi tam, kā es varētu atrisināt savas samilzušās veselības problēmas. Jo tikai nedaudz pāri 30 gadu vecumam man bija vesela buķete, ar kuru es cīnījos, ar kuru es staigāju no viena ārsta kabineta uz nākamo, atkal nākamie medikamenti, nākamie. Un šis riņķa dancis nebeidzās, bet tas aplis kļuva arvien lielāks un lielāks, teiksim tā. Un tas, kas man pamatā pavadīja ikdienā, bija stress, enerģijas trūkums, biežas galvas sāpes, ādas problēmas, diagnozē psoriāze, piena sēne, nagu sēne, blaugsnas, paaugstināta kuņģa skābe, kurai man bija izrakstītas visaugstākās šīs te kuņģa skābes medikamenti vislielākajā devā, aizcietējumi, vēdera pūšanās, un es domāju, ka noteikti bija vēl viskaut kas, tikai šīs ir tās galvenās lietas, ko es tiešām atceros. Un mans pagrieziena punkts dzīvē bija šis attēls, ko mēs varam redzēt pa kreisi, kad principā 70% mans ķermenis bija noklāts ar jēliem, sarkaniem izsitumiem. Un tieši tas bija pavasaris pirms 8 gadiem, kad es atrados stacionārā Rīgā, ir tāds dermatoloģijas stacionārs pirmajā slimnīcā. Un šeit 13 dienas pavadot stacionārā, mans stāvoklis vispār neuzlabojās. Neskatoties uz to, kad man tika dots antibiotikas, kad es katru dienu tiku smērēt no galvas līdz kājām ar steroīdu visādām smērēm, ziedēm. Un saņēma vēl visādas citas procedūras, teiksim tā. Jā, es izgāju no slimnīcas un sapratu, ka šis vairs nevar tā turpināties, jo tas jau bija ilgas 7 gadu garumā un palika tikai sliktāk un sliktāk, un es neredzēju izeju no šī visa. Līdz sastapos ar cilvēkiem, kas man vienkārši teica, bet Evita, tev taču ir jātīra aknas, tas taču tev nāk no iekšām. Un tie bija vārdi, kas bija tāda atslēdziņa, kur es sapratu, ka neviens ārsts man nekad nav teicis, ka man vajadzētu attīrīt organismu, ka man vajadzētu attīrīt aknas, ka man vajadzētu attīrīt zarnu traktu, ja, vai kaut ko darīt, lai uzlabotu šo situāciju, kas ar mani tātad notika un kas vienkārši gāja arvien plašāk un trakāk. Lūk, un tad manā dzīvē ienāca dzīves ūdens, tad manā dzīvē ienāca organisma attīrīšana, un 2 mēnešu laikā attēls pa labi, tātad mana āda bija pilnībā attīrījusies. Tas varbūt, tas ir tas ārējais, ko es redzēju, bet es sapratu to, ka man ir arī parādījusies enerģija, ka man vairs nesāp galva, man vairs nesāpēja kuņģis. Es biju pārstājusi lietot šos te kuņģa medikamentus. Man bija pazudusi šī te piena sēne, ar ko es mocījos pēc dzemdībām, un arī tā tad bija ļoti uzlabojies tas zarnu trakta arī stāvoklis.
Kad es ieraudzīju šos savus rezultātus, es sapratu, kad šī ir ļoti vērtīga informācija, ko es esmu saņēmusi, un kad ar to ir jādalās. Un kopš tā brīža es arī to sāku darīt, vispirms ar savu ģimeni, radiem, draugiem, paziņām, un tagad jau strādāju ar cilvēkiem no ļoti daudzām pasaules valstīm, laikam 18 bija kopā. Bet tas nav būtiski. Būtiski ir tas, ka šī informācija sasniedz dzirdīgas ausis un sasniedz tos cilvēkus, kas ir meklējumos, kas ir varbūt tādā pašā vai vēl lielākā izmisumā, jo risinājums vienmēr ir. Vienkārši mums ir jādod mūsu ķermenim iespēja paši atjaunoties. Tā kā iesim uz priekšu, iekšā mūsu tēmā, jo ir ļoti daudz ko šovakar izzināt. Lūk, no kā tad īsti ir atkarīga veselība? Kā jūs domājat? Izrādās, ka tā nav ne medicīna īsti, ne iedzimtība. 50% no mūsu veselības tas ir mūsu dzīvesveids. Un gribiet vai nē, tad mēs paši esam atbildīgi par savu veselību. Un jo mēs ātrāk to sapratīsim, jo mums visiem tas nāks par labu, tāpēc ka bieži vien mēs šo te atbildību noveļam uz ārstiem, uz speciālistiem, kad mēs savu veselību tērējam pa labi, pa kreisi, domājot, ka mums tā ir mūžīga. Bet tad, kad mums nav veselības, tad tā kļūst par mūsu vienīgo lielāko problēmu dzīvē. Tad, kad mums ir veselība, tad mums viņa nerūp. Tad mums liekas, ka tas mums ir tā kā pienākās. Un tie, kas to ir piedzīvojuši, droši vien man piekritīs. Tad 15–20% ir atkarīgi no iedzimtības, tad ir ekoloģija, protams, vide, kurā mēs dzīvojam, vides piesārņojums. Un no medicīnas tātad mūsu veselība ir atkarīga tikai 8–12%. Iesim tālāk. Kā jūs domājat, kas ir šis te brīnums? Jā, šis brīnums tā ir mūsu šūna. Es teiktu, ka tā ir vesela kosmosa stacija, ka tas ir kaut kas tiešām brīnas vērts, cik smalki ir šie te mehānismi, kas notiek mūsu organismā. Un kāpēc es rādu šūnu šobrīd? Tāpēc, ka ir jāsaprot, ka mūsu organisms sākās no tātad šūnu līmenī. Mēs strādājam šeit, tātad organisma attīrīšana darbojās šūnu līmenī. Ja ārsti un speciālisti strādā orgānu līmenī, tad mēs strādājam jau daudz, daudz dziļāk. Mēs iedarbojamies uz tiem procesiem, kas ir šūnu līmenī. Tā kā par to mēs arī šodien runāsim, kā mēs varam izmainīt šūnas endoekoloģiju un līdz ar to izmainīt visu mūsu kopējo organisma stāvokli. Iesim tālāk. Lūk, tad veselība sākas no šūnām. Un katru dienu mums nomainās 1% šūnu organismā, tātad piedzimst 330 miljardi jaunas šūnas un 330 miljardi apmēram nomirst un iet bojā. Tātad 100 dienu laikā atjaunojās 30 triljoni šūnu. Tas ir neiedomājams skaits. Un tātad, kā jau es teicu, viss sākās no šūnām. Kāds varbūt teiks no atomiem, jā, es piekrītu, bet mūsu, teiksim, šajā gadījumā mēs runāsim par šūnām, un tālāk tad mums ir orgāni, mums ir audi, tad no audiem veidojas orgāni, tad no orgāniem veidojas orgānu sistēmas, un tad ir kopējais organisms. Un mēs šodien tad runājam šūnu līmenī. Ejam tālāk. Vislabākā ziņa, ko es jums šodien varu pavēstīt, ir tāda, ka organisms atjaunojās. Atjaunojās visas šūnas, un tajā skaitā atjaunojās arī nervu šūnas, par ko kādreiz es atceros teica, ka nervu šūnas jau noteikti neatjaunojās. Un ka no katra bērna nedarba mammai ir viens sirms mats, un nervi ir beigti un sabeigti pilnībā. Bet tā nav patiesība, jo arī nervu šūnas katru dienu dzimst jaunas un atjaunojās. Tāpat kā smadzenes atjaunojas gada laikā, asins šūnas sarkanās atjaunojās 4 mēnešos, āda mēneša laikā, plaušas 2–3 nedēļās.
un tā tālāk. Ja? Tad lielie kauli, lielās locītavas mums atjaunojās 7 gados. Ja? Principā 98% no mūsu šūnām atjaunojās gada laikā. Un tas nozīmē, ka, ja jūs veltīsiet 1 gadu sava organisma sakārtošanai, tad pēc gada jums būs jaunas, veselīgas šūnas, kuras vairs nebūs bojātas, iekaisušas. Ja? Un tad, kas mums rada šīs slimības organismā. Un varbūt kāds jautās, ja jau kuņģa gļotāda atjaunojās 5 dienās, tad kāpēc cilvēkam ir gastrīts gadiem, kāpēc cilvēkiem ir kuņģa čūlas? Tas nozīmē tikai to, kad ir kaut kāds iemesls, ir kaut kāds šī problēma organismā, kas bloķē gļotādu atjaunošanos. Un šo problēmu, piemēram, sauc par stresu šajā gadījumā. Iesim tālāk. Nu, lūk, pats svarīgākais patiesībā mūsu organisma veselības atjaunošanā, pirmais solis ir skābju sārmu līdzsvars. Tā ir lieta, par ko arī ārsta kabinetā neko nedzirdēsiet, bet patiesībā tas ir ārkārtīgi būtiski vispirms pastrādāt ar to, lai mums organismā tātad atjaunot cārmainu vidi. Un to mēs varam izdarīt arī ar šo dzīvesveidu. Ja, tad nomainot savu uzturu. Ja, kā jūs redzat, tad skābie produkti mums ir visi cukuri, baltie milti, alkohols un tā tālāk. Ja, tad visi fast foodi, ja, tas viss mums ir ar skābu reakciju. Un jo mēs vairāk to lietosim ikdienā, jo mēs vairāk arī saskāpsim. Un vislielākais saskābinātājs patiesībā ir šis jau mans minētais stress, kas ļoti, ļoti maina mūsu pH vidi. Savukārt svaigi augļi, dārzeņi, tīrs, mineralizēts ūdens, tās ir lietas, kas mums organismu sārmina, ja, un tas ir tas, kas ir tā ir mūsu pašu personīgā atbildība, ja, tātad kā mēs apiesimies pret savu organismu, tā viņš mums arī atbildēs, ja, jo tikai skābā vidē vairojās tātad šie parazīti, sēnes, baktērijas, ja, viss, par ko mēs arī šodien runāsim, kas mums rada šos iekaisīgos procesus organismā. Iesim tālāk. Nu, lūk, jā, tad ļoti svarīgais rādītājs pH mums ir vissvarīgākais ir asinīs, tad pie 7,1 mums iestājās koma, ja, tad ja asinīs nokrīt pH līdzsvars līdz 7,1, tad tā jau ir koma. Savukārt ikdienā, tad asins pH mums būs 7,36 līdz 7,45. Ja, tā ir tāda standarta norma. Tāpēc paskābināšanās ir bīstama, ja, un tas ir galvenais, ar ko mums ir jāstrādā. Iesim tālāk. Nu, lūk, par ko mēs šodien runāsim, tad mēs izmantosim tādu mazu salīdzinājumu, lai būtu vieglāk saprast. Šī zivtiņa akvārijā tā ir mūsu šūna, ja, jo visas mūsu šūnas peld, teiksim tā, starpšūnu šķidrumā. Un ja šis starpšūnu šķidrums ir netīrs un aizsērējis, kā saka, kā aizduļķojies dīķis, tad mēs nevaram gribēt, kad šī zivtiņa justos labi. Ja? Un pirmām kārtām tā ir nepieciešams skābeklis, tā ir nepieciešams kvalitatīvs dzīves ūdens un tīrs ūdens, vai ne? Tā kā tas, par ko mēs arī čatā runājām, kad patiesībā viss sākās ar hidratāciju, ar to, ka mēs tad sākam lietot tīru kvalitatīvu ūdeni pietiekošā daudzumā. Un pareizā dzeršanas režīmā turklāt, ja, tas arī ir ļoti svarīgi. Tālāk, protams, kā nākamais ir, tad nomainot šo šķidrumu, tālāk mums vajadzētu arī attīrīt. Ja? Attīrīt visu to, kas ir sakrājies. Tie ir toksīni, šlakvielas, dažādi parazīti, vielmaiņas gala produkti, ja, un tā tālāk, kas organismā ir uzkrājušies gadu gaitā. Un, ja cilvēkam ir 40 vai vairāk gadu, tad līdzi mēs nesājam apmēram 2 līdz 20 kg šlakvielas savā zarnu traktā. Ja, tātad 2 līdz 20 kg atkritumi, burtiskā nozīmē, kas apgrūtina
visu mūsu organismu funkcionēšanu. Tālāk, protams, tā ir, tad, kad mēs esam attīrījušies, tad mēs organismu pabarojam. Mūsdienās to sauc par deficītiem. Ja, tad, principā, liela daļa saslimšanas mums rodās tāpēc, ka mums organismā ir dažādi vitamīnu, minerālu vielu deficīti. Jo, ja mums ir netīrs zarnu trakts, ja mums ir iekaisas zarnu trakts, tad šie vitamīni un uzturvielas, minerālvielas vienkārši nevar uzsūkties caur mūsu zarnu traktu, un mūsu šūnas nesaņem šo barību. Tā kā pēc attīrīšanās, tad mēs sākam barot šūnas ar šīm barības vielām, un, protams, arī aizsardzība ir ļoti svarīga. Ja? To mēs arī beigās parunāsim. Imunitātes stiprināšana. Labi, iesim tālāk. Nekavēsimies. Jā, ļoti daudz tātad mūsu orgāni sastāv tieši no ūdens. Ja? Un pieauguša cilvēka šis ūdens līmenis organismā ir 70%, mazam bērniņam piedzimstot tie ir 90%, un vecam cilvēkam tie var būt 55 līdz 60% ūdens. Tas nozīmē, ka novecojot mēs vienkārši burtiskā nozīmē izžūstam. Ja? Un tāpēc ūdens patērēšana jebkurā vecumā ir ļoti svarīga, īpaši vecākiem cilvēkiem, jo burtiski notiek izžūšana. Tāpēc arī locītavas sāk kriukšķēt, krakšķēt, brakšķēt un paliek stīvas, jo vienkārši izžūstam. Un arī ādas atčokurojās kā rozīnei. Iesim tālāk. Tātad ar kādu ūdeni tad vajadzētu organismu sārmināt, jo ūdens mums ir tā viela, kas ir dabā vislabākais šķīdinātājs. Ja? Tie, kam ir tās biezās asinis, tūliņ arī paskatīsimies vienu mazu video fragmentu par biezajām asinīm, tad vislabākais šķīdinātājs dabā mums ir ūdens. Ja? Nekas labāks nav izdomāts, vienkārši viņš ir jādzer. Ja? Sāksim ar to, ka ūdenim ir jābūt tīram, tad bioloģiski drošam, tas nozīmē, ka pārbaudītam uz bakteriālajām un dažādām citām infekcijām vai, šo te piesārņojumu. Šajā ūdenī īpaši tas attiecās uz avotu ūdeņiem. Ūdenim ir jābūt viegli sārmainam, tad 7,3, 7,5 pH. Nav ieteicams ilgstoši nepārtraukti lietot ūdeni ar ļoti augstu pH. Tālāk ūdenim ir jābūt dzīvam. Kāds ir dzīves ūdens, tātad negatīvi lādēts, tas ir izmērāms milivoltos ar speciālu ierīci, ko sauc par ORP metru. Un ar šo ierīci mēs varam izmērīt, vai šķidrums ir pozitīvi lādēts vai negatīvi lādēts. Un tātad mūsu visi iekšējie šķidrumi organismā, sākot no limfas, asinīm, tātad viss, kas mums organismā atrodas, ir apmēram uz atzīmes, kas ir -100. Un, ja mēs lietojam šo dzīvo ūdeni, kas ir negatīvi lādēts, tad mūsu organisms šo ūdeni spēj absorbēt daudz vieglāk un vienkāršāk, nepatērējot lieku enerģiju, lai to pārveidotu. Ir vēlams, lai ūdens būtu ar zema virsmas spraigumu. To parasti sauc tā mīksts ūdens vai ciets ūdens. Ja? Tie droši vien visi ir dzirdējuši šos terminus, kad vai kāds mīksts, garšīgs ūdens. Ja? Tad tas ir šis virsmas spraigums. Ja? Tālāk viegla mineralizācija, tāpēc, ka šie minerāli sāļi, kas ir izšķīduši ūdenī, viņi absorbējās vislabāk organismā. Ja? Tad tas ir tas, kas mums ir katru dienu mikrodevās jāuzņem. Vismaz 70 mikro šie elementi, ja, kas ir vajadzīgi mūsu šūnām, mūsu procesiem organismā, lai varētu notikt visas funkcijas. Ja mēs dzeram krānu ūdeni vai mēs dzeram šādu, pilnībā nonulētu ūdeni, tad mūsu organisms, diemžēl, ar laiku nevis uzpildās, bet tieši otrādi iztukšojās. Un ūdenim ir jābūt strukturētam. Paskatīsimies, tātad 70 kg smagam cilvēkam organismā 49 litri šķidruma. Varat iedomāties, ja tā kā tiešām staigājošas peļķes. Iesim tālāk paskatīsimies to, kas ir strukturēts ūdens. Tātad strukturēts ūdens ir tāds, kurš atbilst šai sešstaru zvaigznītes formai.
Un šāds ūdens, tātad piekļūstot pie šūnas, tiek atvērti vārtiņi, un šūna šo te ūdeni spēj uzsūkt ļoti, teiksim, viegli, un atpazīstot šo te struktūru, ja, tas ir strukturēts ūdens, kam ir šī te ideālā struktūra, ko atpazīst visas, tātad mūsu šūniņas. Un kā es to izjūtu, piemēram, pati sākot dzert dzīvu strukturētu ūdeni, tā sajūta ir tāda, ka tu dzer, bet nav tā, ka viņš izlīst tev cauri, bet ka tu jūti, ka tiešām ūdens uzsūcās. Ūdens uzsūcās un izdara savu darbu, izskalo toksīnus, atkritumus no mūsu šūniņām un attiecīgi arī izvada tās ārā. Nu, ko, iesim tālāk. Es atvainojos. Sanita, tev vajadzēs skaņu nošērot. Kas tas ir? Es jūs mīlu. Jā, nākošajā video tātad parādīsim tādu uzskatāmu piemēru, kad apēdot ēdienu, cik ļoti mums saskābinās organisms. Tas būs ar šo te, kā sauca to? ORP metru. Nē, es saprotu, ka būs šis eksperiments, kur asins šito mikroskopu ar mikroskopu. Uzspied Sanitiņu share un jāieklikšķina sound, tur, kur maliņā būs tāds ķeksīts, nošērot skaņu, ja? Tā, man laikam tad jāpārtrauc šērot tagad ir. Jūs redzat manu ekrānu vai nē tagad? Jā, noslēdz nost un spied vēlreiz, un tad ieklikšķina, lai ir arī skaņa, un tad būs arī skaņa tam video. Atradi, ja? Jā, laikam. Tā, kas tagad tas tāds? Šodien parādīšu, kāds izskatās cilvēkam rīt asinis, ja viņš īpaši neko nepiedomā. Tad kāpēc cilvēki mirst ar infarktiem pamatā 4-5 no rīta, tāpēc, ka viņi nakts laikā atūdeņojās un viņiem ir sabiezējuši asins, kas arī ir viss cilvēks lielākā problēma. Nu, lūk, tātad šeit mēs redzam, ka visi eritrocīti ir salipuši. Un kā tad cilvēki reāli rīkojās? Viņi no rīta pieceļās, viņiem jau tā ir biezas asins, viņi vēl iedzer kafiju, kas arī asins sabiezē, vai nu citi iedzer pa svaigi spiesto apelsīnu sulu, kur ir cukuri, kas arī sabiezina asins, un viss, un cilvēks jūtās noguris, redzēt tās asins, viņas kā ķīseles tek, kad viņas ir sabiezējuši. No tā arī rodās tas, ka nav enerģija, nav spēks. Tieši tāpat asins sabiezina parasts ēdiens, piemēram, vārīt kartupelīši, tur vistiņi, tomātiņš, ķiplociņš, it kā viss nekas baigi kaitīgs, bet asins pēc tādas porcijas paliek tieši tādas, ja? Arī šo eksperimentu es veicu. Nu, lūk, tad kā uzlabot šo te asins sastāvu? Vienīgais pareizais veids, kā to izdarīt, ir no rīta pamostoties dzert dzīvu, tīru ūdeni, nekādas maisījumus, ja? Tātad pievienojot korālu minerālus, mēs dabūjam šāds rezultāts ūdenim, jā, teiksim, mēs dzer siltu ūdeni 37 grādi un OVP ir -97. Un tāds izskatās asins pēc ūdens lietošanas. Jā, tātad katrs eritrocīts ir atlipis, jā, eritrocīta galvenā funkcija ir apgādāt mūsu šūnas ar skābekli, jā,
un tādā veidā mēs varam justies enerģiski, ja mums nav nogurums, mums viss organisms funkcionē, ja, teiksim, leikocīti var brīvi strādāt, ja, jo viņiem ir telpa, kur kustēties. Bet šī gadījumā, kad cilvēki to nedara, viņiem asins vienkārši salīp, no tā arī rodās šī te viss noguruma un viss pārējās problēmas. Paldies, Anitiņ. Patiesībā man bija tā laime arī aizdoties pie vienas dakteris no Kazahstānas, kura brauc uz Latviju un arī veikt šo tumšā lauka mikroskopā asins apskati. Un es savās asinīs redzēju gan sēnīti, ja, es savās asinīs redzēju arī parazītus, es savās asinīs redzēju šos te brīvos radikāļus. Un, jo vairāk asinīs mums ir brīvie radikāļi, jo augstāka tātad iespējamība par autoimūno saslimšanu. Tā kā asinīs ir pilnīgi viss, ja? Un atkal ļoti skaisti var redzēt, kā mēs esam par sevi rūpējušies, jo šajā tumšā lauka mikroskopā, teiksim, nesauksim tās par analīzēm, bet teiksim, šo te procedūru, ko mēs veicam, var ļoti labi redzēt, ja cilvēks nav dzēris pietiekoši daudz ūdens. Ja, tad tas viss ir skaidri un gaiši, ja, kā uz paplātes tiek pasniegts. Lūk. Un tātad, ja mēs runājam par šiem te rādītājiem, kas ir ORP, tad dzīvs vai nedzīvs, ja, tad tas, kas mums ir plusos, tas mums ir nedzīvs, un kas mums ir tātad mīnusiņos, tie mums tātad dod šos te elektronus. Tātad, kas ir dzīvs ūdens? Tas ir ūdens, kas ir piepildīts ar brīviem elektroniem, kuri palīdz neutralizēt arī šos te saucamos brīvos radikāļus, ja, kas bojā mūsu šūnas. Un, piemēram, kola, etiķis, tā tad ir plus 400, ja, plus 300, 350, es esmu mērījusi, ja. Krāna ūdens Latvijā ir apmēram plus 180. Ja. Vislabākais ūdens pēc ORP mērījumiem ir Lielbātes ūdens, pudelētais, tam ir apmēram 120 ORP. Ja. Un es esmu apmeklējis ļoti daudz avotus Latvijā, un nevienā avotā es neesmu redzējusi dzīvu ūdeni, ja, kad no avota, no zemes pat taisno nāktu ārā dzīvais ūdens. Diemžēl vairs tā nav, ja, kā bija kādreiz. Lūk. Iesim tālāk, nekavēsimies par šo tēmu, varētu runāt ļoti, ļoti daudz un ilgi. Un no ūdens tēmas, ja, no skābes ēnu līdzsvara tēmas, tad pāriesim tālāk jau pie organisma attīrīšanas, par ko pastāstīs mana kolēģe Ilze. Tā, jā, labvakar, varam slēgt. Jā, es varbūt arī ātri pastāstīšu to savu pieredzi. Man nav tā pirms un pēc bildes, bet es principā, kāpēc es vispār sāku interesēties par organismu attīrīšanu, es slimoju reti, bet tad, kad slimoju ļoti smagi. Un tā bija viena reize, kad es principā sāku veselīgu dzīvesveidu 7 gadus atpakaļ. Un tas bija, kad es sāku sabalansēti pareizi ēst, interesēties, es iestājos vienā projektā un sportot, un viss notika, kā grāmatā rakstīts ir. Un pēc apmēram gada, nepilna gada, es saslimu, un smagi saslimu. Un tad man radās jautājums, ko es daru nepareizi, un kas vispār notiek. Man tas jautājums nelika mieru. Un, protams, tur bija ļoti daudz antibiotiku kursu un tā tālāk, tas atvesaļošanās ceļš, un tad, kad jau es atguvos un sāku tā domāt, man tīri intuitīvi prasījās attīrīt organismu. Un tad, kad pie maniem atnāca šīs zināšanas, šī sistēmiskā pieeja, man tas bija tā kā puzles gabaliņš, kas man iztrūka. Tas bija atbild uz maniem jautājumiem, kas nav pareizi, kāpēc es uzsākot veselīgu dzīvesveidu, mans organisms tomēr nevelk to. Un tas arī
par to mēs arī šobrīd stāstam, un toreiz likās, ka tā ir tāda cilvēku lietošanas rokas grāmata, visas šīs zināšanas, jo mums nāk visām mašīnām, šujmašīnām, veļas mašīnām, visur nāk lietošanas rokas grāmata, līdz tikai mums nenāk. Tad, lūk, šī ir mūsu cilvēka lietošanas rokas grāmata. Ņemiet to vērā, un tas tiešām strādā, jo man tikko palika 50 gadi, un es zinu, manus vienaudžus ļoti daudz lieto dažādas zāles, visādas diagnozes, un viss ir. Man nav nekas, paldies Dievam, ka to cilvēks spļaujās, bet tiešām es esmu priecīga, laimīga un vesela. Tā kā jā, ķersimies klāt, man ir tas gods pastāstīt par tādu aktuālu tēmu un ļoti cilvēkiem interesējošu tēmu, kā izrādās, tas ir par parazītiem. Un kas tad ir parazīti? Parasti, kad mēs runājam vai dzirdam vārdu parazīti, mums uzreiz nāk prātā cērmes un tādi tārpi, cērmes, bet patiesībā parazīti ir ļoti daudz mikroorganismu. Tie ir tie, kas dzīvo vai nu kāda saimnieka vai saimniekos iekšā. Tie var būt dzīvnieki un tie var būt cilvēki. Un, jā, tie ir helminti, baktērijas, vīrusi, vienšūņi, sēnītes un daudz citi mikroorganismi. Un, jā, tā kā to skaits ir milzīgs, un tas ir īstenībā viss ir normāli, jo cilvēks atnāca jau uz pasauli, kur mita šie mikroorganismi, un viņus nav, mēs nedzīvojam sterilā vidē, un tas nav vajadzīgs. Viņi ir tā kā balans mūsu organismā, tāds trenažieris mūsu imūnšūnām. Un tā kā jā, iesim tālāk. Sanitiņ, tālāk, slaidiņi, jā. Šeit ir parazītu lokācijas vietas, tātad mēs redzam, kur viņi ir, jo mēs esam pieraduši domāt, ka tikai zarņu traktā mums ir zarnās, rasnajā zarnā varbūt, parazīti mīt, bet atpakaļ. Bet patiesībā viņi var migrēt, jā, Elīna jau stāstīja, ka viss ir atkarīgs no mūsu zarņu trakta, un tad, kad šajā zarņu traktā rodās disbalans un šīs cauro zarnu sindroms, tad attiecīgi tur tiek asinsritē mums tiek dejebkas un arī parazītu oliņas un pasinsrite, viņi migrē, kur vien viņiem ienāk prātā, un līdz ar to viņi var būt visur, smadzenēs, acīs, muskuļos, ādā, principā, jā, aknās, jā, plaušās, visur, un tur, kur viņiem patīk, tur viņi arī nobāzējās. Tālāk. Jā, nākošajā slaidā, tātad mēs jau redzējām, šeit ir uzskatāms piemērs, jā, fotogrāfijas no dažādām operācijām, kur ir atrasts gan smadzenēs, lamblī, tātad aknu vēzis, jā, kas ir reāli parazīti, un tāpat sirdī, aizkuņģī, visur, tas ir tā kā uzskatāms pierādījums, ka viņi tur dzīvo. Nākošo. Šis nav patīkams skats, bet tas ir tāds realistisks pierādījums tam, ka viņi patiešām ir. Un biežākie tātad parazīti inficēšanās cēloņi, un kā jau es teicu, viņi ir, bija pirms mums uz šīs zemes, līdz ar to viņi ir visur, un tas inficēšanās notiek dažādos veidos, vispār nav problēmas ar viņiem inficēties, jā, tie ir gan dārzeņi, gan nepietiekami pārstrādāta termiska gaļa, rokturi mēs aiztiekam, mēs viens ar otru kontaktējamies, mēs ar dzīvniekiem bučojamies un mīļojamies, un iedomājieties, sunītis, es esmu ļoti daudzreiz redzējis, ka suns ar dibanu brauc, piemēram, pakakā, un pēc tam ar dibanu pa tepiķi nobrauc ar šo te dibanu šļūts, jā, es domāju, ka visi ir to redzējuši, un tas ir viss tiešākais inficēšanās ceļš,
Un arī kaķi aiziet uz smiltiņām, izdara savas darīšanas smuki pakašā un tad iet uz saimnieka šīs te gultas veļā, kā gultā uz spilventiņu pagulēt, ja. Arī inficēšanās ceļš, ja, un tāpat mēs pat, ja mums nav tie dzīvnieki, mēs ejam, staigājam ārā ar apaviem, un mēs ar apaviem nesam, nākam mājā iekšā un ienesam, un principā, jā, pat ja mēs higiēnu uzturam, un tā inficēšanās ir principā, nav tādas, jā, kad mēs nevaram inficēties, ka mēs varam dzīvot sterilā vidē, un viss notiek, jā. Tā kā šeit arī varat redzēt gan tātad dēlīši, jā, ja mēs izmantojam, es zinu, ka daudz izmanto vienu un to pašu dēlīti, gan gaļai, gan dārzeņiem, gan, visu griež uz vienu dēlīša. Un bērniem smilšu kastē ir vislielākais inficēšanās šis te. Tā kā, jā, tā jautājums, kur mēs varam inficēties, nepastāv. Vienkārši viņi ir visur tie parazīti. Tālāk. Un par sēnīti es gribēju, jā, varbūt vēl piebilst, ar sēnītēm ir interesanti, ka bieži vien bērnībā es atceros, bija šīs te ievārījuma burciņas ar pelējumu pa virsu, ar tādu smuku pūciņu, un tad parasti ar karoti viņu noņēma nost un pārējo ēda, bet patiesībā tā sēne aug no apakšas, viņa jau ir pilna ar šo te intoksikācijas vielu, un tiklīdz mēs to apēdam, mēs tātad iegūstam principā sēnīti, un no tā arī bieži vien inficējās, un tāpat pelējuma sēni mēs dzīvojam tādā šajā te zonā, kur ir mitrums un ļoti pelē mājokļi, ja nav kārtīgi izsiltināts un ļoti daudz dzīvokļu, vecie dzīvokļi pelē. Un ja mēs dzīvojam tādā mājā dzīvoklī, tad attiecīgi mēs arī ieelpojam šīs sporas un inficējamies ar sēnīti. Tā, tagad varam iet tālāk. Jā, biežākās sēnīšu infekcijas pazīmes. Tātad, principā, tās pazīmes ļoti daudz neatšķirās arī no parazītu, pārējo helmiņu, tur vien šūņi, bet ir kaut kādas tādas nianses, kas ir tieši sēnītē. Tas ir balts mēles aplikums no rītiem, jā, sievietēm, tas ir, var būt šie te biezpienveidi izdalījumi, jā, un kas vēl ir blaugusnes, tas arī liecina par sēnīti, arī dažādas egzēmas un ādas problēmas, izsitumi arī var liecināt. Un, protams, nagu sēnīti, ja, niez kājas, īpaši starp pirkstiem un nagu sēnīti, ja, to, ja mēs uzreiz redzam, kad bet vienīgais jāsaprot viena lieta, parasti nagu sēnīti ārstē nagus, bet īstenībā tā ir sēņu izgāstuve. Sēne pat atrodas gremošanas traktā. Viņa, kā jau jūs zinat, sēnēm ir šie te micēlī, un viņas tāds zarojums ir, jā, viņas iet uz priekšu un izplatās, un viņas ir ļoti caurauž visus arī, tāpēc arī rodās šie cauro zarnu sindroms un tādas pamatīgas kandīde, ja, ir īpaši. Un, protams, visas alerģiskas reakcijas un dūmakains prāts un enerģijas trūkums un tā tālāk ļoti daudz visādas vāja imunitāte. Jā, un nākošais slaids arī ir par parazītu simptomiem, bet mēs pārlecām pāri, vajadzēja būt vēl parazītu simptomiem. Jā, tas bija iepriekšējais, Ilzīte. Jā, tas bija iepriekšējais, bet principā tur, jā, es jau, tur tā ir ļoti līdzīgi, jā, arī uz nervu sistēmu. Parazīti vispār ļoti trauksme, depresija, dusmas, aizkaitināmība, jā,
un ir ļoti liela ēstgriba, vai tieši otrādāk ēstgribas vispār nav, kas ir interesanti, jā, jā, tā kā tās pazīmes ir ļoti daudz un dažādas, īstenībā visas tās, kas ikdienā, arī cilvēkiem pārsvarā vieš šo te nogurumu un tā tālāk. Tā, jā, varam pāriet tad uz analīzēm. Kāpēc analīzēs nevar noteikt parazītu klātbūtni? Tālāk, jā, šīs te. Tad ir fekālija analīzes, un pārsvarā tā precizitāte ir apmēram 10–20%, jo tur ir ļoti svarīgs moments, ka pirmkārt tur var noteikt tikai tos parazītus, kas dzīvo zarnu traktā, jā, jo, kā mēs redzējām, viņi var dzīvot visur, un otrs moments viņas var noteikt tad, kad dējoliņas, jā, parazīti dējoliņas, tas pārsvarā ir tātad šie te vai nu cērvis, vai nu spalīši. Un viņiem tā fāze, kad viņi dējoliņas vēl ir jānoķer, jā, jo ir vienkārši izdomās kādā dienā aiziet nodot analīzes, viņas var tur nebūt, un līdz ar to negatīvas būs šīs analīzes, un tāpēc tur ir ļoti daudz reizes jāiet ir vismaz, man liekas, 10 dienas, ļoti bieži jānodot, lai vispār, ja gribu uzķert, vai tiešām ir vai nav. Jā, un, protams, daudz dzīvo ārpus zarnu trakta aknās, plaušās muskuļos, un tur ir pavisam citas asins analīzes, bet arī šeit ir tā, kad ir ļoti praktiski neiespējami. Ir, protams, dažādas specifiskas analīzes, ko taisa uz konkrēti kaut kādiem ehinokokiem, ja, taisa ar DNS palīdzību, tā kā ehinokoku DNS meklē asinīs, bet tas arī ir ļoti, tur ir uz katru parazītu jātaisa savas analīzes, jo tur parādīs tikai to ehinoku, ja. Un līdz ar to tās izmaksas, ja mēs gribam uztaisīt uz katru parazītu analīzi, izmaksas būs vienkārši nenormālas. Tur būs ļoti liels naudas summas, un tāpēc tas ir neiespējami. Un, jā, tā kā, un ir tāds arī moments, kad, ja imunitāte ir novājināta, ja, tas zarnu trakts ir piesārņots, un tas tā mikroorganismi, tās tie parazīti un visa patogēnā mikroflora ir pārņēmusi labo, tad attiecīgi arī viņi pamanās noslēpties. Šie te parazīti un oliņas, viņas noslēpjās no imūnšūnām, un vienkārši viņas nevar atrast un mierīgi tur dzīvojās. Lūk, tāpēc, jā, šie te parazītu veidi ir ļoti, ļoti daudz, tāpēc, kā jau Sanita arī bija teikusi, un Evita teica, ka vislabākais ir iziet šo te profilaksi vismaz 2 reizes gadā ar augu ekstraktiem, kur mēs nenodaram ne ļaunu, ne aknām, nevienam, nekam, ne savam organismam, vienkārši mēs izējām profilaktiski un atbrīvojamies, padaram šo te vidi viņiem kaitīgu, tā teiksim. Jā, tā varam pārēt uz nākošo. Jā, un šeit es ieliku vēlreiz šo te bildīti, vēlreiz par šo te caurlaitīgo zarnu sindromu, par ko liecina šis te mikrobioms mūsu zarnu traktā, ja, kad ir vesels, attīrīts, kad ūdeni, mēs ēdām visu, kas pās, un mūsu šīta patogēnā mikroflora, tad visi vīrusi, baktērijas, vienšūņi, helminti, sēnīti pārņēmuši šo te vidi un ir saimnieki mūsu zarnu traktā un visā mūsu organismā un dara, ko grib. Tālāk. Tā. Jā, šeit ir uzskatāms tāds arī vizuāls piemērs,
kā ir jāizskatās veselam zarnu traktam un kā izskatās neveselu cilvēku zarnu trakts. Tātad, vīrietis 53 gadi, hronisks aizcietējums un diagnoze podagra. Kandida gļotāde, kad viss zarnu trakts ir pārklāts ar šo kandidus un gļotādu, un tur jau arī nekas nespēja uzsūkties, un arī bioplēve vēl ir. Un sieviete 45 gadi, kurai ir diagnoze krūtsvēzis, kur hroniski aizcietējumi. Par šiem te vēdera izēju ļoti jāskatās. Ja ir aizcietējumi, tad noteikti jāmeklē risinājums. Tālāk. Un šeit ir video, būs arī tieši par šo biofilmu vai bioplēvi uzskatāmi ļoti, kur ar tur skaņas nebija. Šeit var ļoti labi redzēt, tātad, kur dzīvo visi šie te parazīti un mikroorganismi. Zem kādas plēves viņi paslēpjās, un tur netiek klāt arī imunšūnas. Un šo bioplēvi ļoti labi var redzēt, kad mēs izējam dziļo organismu attīrīšanu, kad mums šī izdalās bioplēve. Es domāju, ka varam pāriet uz nākamo. Patogēna piramīda. Patogēna piramīda nozīmē to, ka helminti ir pašā apakšā, kuri ir tā kā vislielākais tāds šis te, teiksim tā, visnevajadzīgākais, jo parasti arī vīrusi, baktērijas tomēr, kā jau es teicu, strādā kā trenažieris mūsu imūnšūnai, tad helminti principā ir tie, kas tikai ēd un paņem labumu. Mums viņi neko netrenē un vispār neko nedara un tikai rada šīs te problēmas mums iekšā. Un tāpēc mēs sākam attīrīt organismu ar helmintiem, un vienšūņiem, un tad, kad mēs attīram no viņiem šo te mikrofloru, tad arī baktērijas un sēnes iet mazākumā un vīrusi viņi paši samazinās, jo tad sāk strādāt imunšūnas un viņas jau sāk kontrolēt, labās baktērijas un viss notiek jau balansām. Tā, vēl nākošais. Kādas ir dabiskās barjeras parazītu iekļūšanai organismā? Šīs, protams, tā ir spēcīga kuņģa skābe, lai gan ir arī parazīti, viņi tagad ir iemācījušies ļoti izdzīvot un tiek arī garām, bet principā, ja ir vesels gremošanas trakts un šī te vide, tad spēcīgai kuņģa skābe ir tā, kas aiztur lielāko daļu parazītu. Un, protams, tā ir laba žults attece, tās ir aknas, kuras strādā ļoti labi, izdala žulti, un viss notiek kā pēc pulksteņa. Bet mūsdienās ir tātad problēma tāda, ka cilvēku ūdeni nedzer, līdz ar to tie šķidrumi sabiezē, arī žults attece, arī kuņģa skābe neizdalās, un traucēts ir gremošanas trakts. Es arī savā pieredzē redzu, ka cilvēkiem problēmas ļoti ir ar gremošanas šo sistēmu, un līdz ar to kuņģa skābe ir vāja vai ļoti maz izdalās un vēl dzer zāles pret šo te lielo, palielināto kuņģa skābi, lai gan patiesībā ir otrādā, kuņģa skābes ir par maz. Un līdz ar to tās barjeras tiek nojauktas un tādā veidā arī šie te mikroorganismi ļoti viegli tiek mums iekšā organismā. Tā, bija vēl slaidiņš man.
Jā, par rūgtvielām. Tātad, pastāstīt par pretparazitāriem augiem. Jā, vispār aknām ļoti patīk rūgtvielas, tā kā arī tieši žults dzīšanai rūgtvielas ir, vispār jā, akniņām patīk, un tieši parazītiem nepatīk rūgtvielas, un tās ir, ar ko mēs pārsvarā strādājam, tās ir, jā, melnais valrieks, krustnagliņa, dzeltenā genciāna, kumelītes. Tas ir gan tā kā aizsardzībai domāts, gan tādai atvesaļošanai zārņu trakta un vispār organismu un viss, gan ķiplociņš ir, gan garais pipars, pelešķis, ārstniecības altē, ja, piparmētra, timiāns, salvija, raudene, jā, tie ir tie augi, kuriem nepatīk parazīti, un līdz ar to tas ir tāds, bet gribētu teikt, spēcīgais trīnieks, labāk skan nekā 12-nieks, bet jā, tāda sistēmiska savienojumi, ja, kuri strādā sinerģijā, visi šie augi, lai tātad šo te vidi mums priekš parazītiem padarītu neiespējamu un nevēlamu. Un tādā veidā viņi arī pie mums organismā nedzīvo, ja mēs lietojam šīs te rūgtvielas. Tā, man laikam tas arī viss, un tālāk nodotu vārdu atkal Evitai. Jā, paldies, Ilze. Manuprāt, ļoti aktuāla, ļoti svarīga tēma, jo, kā jau es minēju arī savā video, tad pats galvenais, ko šie te parazīti mūsu organismā dara, viņi tad rada šos iekaisumus, un pirmām kārtām tas ir iekaisīgs zarnu trakts. Nav tā, ka jābūt ir uzreiz caurajām zarnām, jā, mēs par to varam nejust, bet patiesībā visi šie simptomātika, kas mums ļoti daudziem cilvēkiem šobrīd ir, vēdera pūšanās, tad tur caurējs, tad aizcietēm, tad tur spiež, labajā, kreisajā paribē, tad tur vēl kaut kas, jā. Līdz ar to, tad, principā, es nezinu, mani klienti, kas nāk, viņiem ir, 90% ir tieši gremošanas sistēma ir vājā vieta, kur ir vislielākā pārslodze. Un tas mani dara bažīgu vienmēr, tāpēc arī tad mēs ejam šīs te antiparasitārās attīrīšanās obligāti, tāpēc, kad mērķis ir samazināt iekaisumus. Ja? Īpaši, ja cilvēkam jau ir šie te, šīs te kaut kādas diagnozes, saslimšanas, sūdzības, ja? un kas gadiem turpinās, tad, protams, ka mums ir jāsamazina šis iekaisuma līmenis organismā. Un vislabākais ir tas, ka šie te augi un augu ekstrakti, ar ko mēs strādājam, tad viņi iedarbojās uz pilnīgi visiem parazītu veidiem. Ja, tad antibiotikas mums iedarbojās uz konkrētiem baktērijām vai konkrēti, ja, teiksim, ir uz konkrētiem helmintiem vai uz konkrētiem uz sēnīti, ja, teiksim, ļoti spēcīgi medikamenti, tad augi, ja, kas aug mums dabā, iedarbojās vienlaicīgi, es teiktu, uz visiem šiem parazītu patogēnu veidiem, un tas ir pats brīnišķīgākais, kas var būt, ja? Jo mums nav jāšķiro, ka tieši tas ir tikai tam un tieši tas ir tikai tam, jo manā pieredzē tiešām brīnišķīgi rezultāti ir, ka cilvēks vienkārši pie augstēšanās, piemēram, padzer antiparasitāros produktus un kļūst vesels, ja? Kaut gan, it kā liekas, kāds sakars tur vīrusam vai baktērijai ar parazītiem, ja? Bet šie te augi, kas iedarbojās uz parazītiem, viņi iedarbosies arī uz vīrusu un arī uz šo te baktēriju, ja? Tā kā to es redzu ikdienā. Un tālāk mēs aiziesim, tad vēl nedaudz, tad zarnu trakts, protams, mums ir svarīgākā tēma, bet arī par to pašu šūnu pabarošanu, ja, jo, kā jau es teicu, ļoti daudzas problēmas cilvēkiem rodās no tā, ka vienkārši pietrūkst šie minerāli, uzturvielu, vitamīni, labās augstskābes, ja, tad šūnas nesaņem šīs barības vielas, un līdz ar to organisms novājinās un sāk, teiksim, rasties kaut kādas problēmas, jo viss ir saistīts organismā, un paiesim tālāk uz nākamajiem slaidiem, tad mēs jau ļoti labi zinām to, ka mūsu uzturs kļūst arvien nevērtīgāks. Un šeit ir tikai tāds neliels salīdzinājums, kas ir, teiksim,
no 85. gada, ja, kā ir izmainījusies uzturvērtība dažādos dārzeņos, tad šeit ir, teiksim, tur tālākais ir 2002. Gads, ja, kad jau mēs redzam, ka, piemēram, nezinu, brokuļos kalcijs samazinājies bija jau par 75% vai, teiksim, kartupeļos magnijs par 48%, burkānos kalcijs mīnus 24%, bet tas jau bija 24 gadus atpakaļ, ja šis samazinājums, un kas ir šobrīd, tad augsne kļūst arvien nevērtīgāka, un arī tad viss modernā pārtikas rūpniecība, ja, uz ko viņa ir balstīta, protams, saražot vairāk īsākā laikā, un tas, kas atrodas šobrīd lielveikalu plauktos, ja, diezgan apšaubāmi spēja pabarot mūsu šūnas ar to, teiksim, vitamīnu, minerālu daudzumu, kāds tām ir ikdienā nepieciešams. Tāpēc noteikti ir jāparūpējās par šo, un es esmu no tiem cilvēkiem, kas noteikti uzskata, ka ir vajadzīgi uzturbagātinātāji, gan, teiksim, šie vitamīni, gan monoformas, gan labās taukskābes enzīmi, ja, kad ir jāuzņem papildus, lai mēs varētu tātad risināt noteiktas, teiksim, jau problemātiku organismā. Iesim tālāk. Jā, nu tas apmēram tā vizuāli arī izskatās. Iesim vēl tālāk uz priekšu. Un tad kādas tad dabas vielas mums izvēlēties? Protams, ka vislabāk mūsu organisms asimilē to, kas ir nācis no dabas, ja? Tad, kas kādreiz ir bijis vai nu augs, vai nu dzīvnieks. Un tas asimilējās organismā 98%, tāpēc vēlams izvēlēties uzturbagātinātājs, kas ir tātad augi, auga ekstrakti, augļu dārzeņu, ogas, saknes vai tie ir, teiksim, nezinu, magnijs no jūras nogulumiem vai magnijs no gliemežvākiem, ja, tad izvēlamies maksimāli dabiskas izcelsmes šos te uzturbagātinātājus, un tātad skatāmies arī par to, ka ļoti daudz ir tomēr šie sintētiskie vitamīni. Ne visas sintētiskās formas nestrādā, ir, protams, teiksim, ļoti daudz arī tādas, kas ir bioaktīvas un biopieejamas, bet ir uzmanīgi jāizvērtē tas, ko mēs lietojam. Iesim tālāk. Piemēram, ļoti daudz omegas, ja mēs neskatāmies, no kurienes nāk omega-3, ko mēs pērkam, tad arī varam uzņemt patiesībā ļoti daudz smagos metālus nevajadzīgi. Ja? Tā kā ir jābūt skaidrībai, ko mēs lietojam, vai tas ir testēts, pārbaudīts un ir izslēgtas tās vielas, kas nav vajadzīgas, lai viņas būtu šajos uzturbagātinātājos. Par to liecina dažādi kvalitātes arī certifikāti, un to var atsevišķi, tad, protams, pajautāt. Lūk, un ko tad mūsu šūnas ēd? Ja? Tad mūsu šūnas neēd ne frī kartupeļus, ne hamburgerus, ne kotletes. Ja? Tad mūsu šūnām ir vajadzīgs noteikts barības vielas. Un tātad tas ir bāzes lietas, kas ir obaltumvielas, jeb šīs 28 aminoskābes, no kurām 7 ir neaizvietojamās. Tie ir 15 bāzes mikroelementi un ļoti daudz tātad vēl citi mazie mikroelementi. Tālāk 12 vitamīni, 7 grupu fermenti, neaizvietojamās taukskābes, kuras mēs varam uzņemt tikai ar ēdienu. Un tātad, protams, vismaz 1,5 litrs bioloģiski pieejams ūdens. Un skaidrs, ka ir vajadzīgas arī šķiedrvielas, kas baro mūsu zarnu trakta baktērijas, arī šīs te baktēriju papildinājums, antioksidanti, jā, tad tas, ko es teicu par brīvajiem radikāļiem, katru dienu, tad mums tas viss ir jāuzņem. Un tāpēc arī uzturam ir pamata nozīme, ja mēs par šo dzīvesveidu runājam, ja, tad, protams, uzturs, tas ir pamats. Ja, tas ir mūsu pamats, un uz to mēs arī būvējam savu veselību, teiksim tā. Iesim tālāk. Lūk, un šeit es saliku kopā ar mākslīgo intelektu, vēlējos parādīt šo te sistēmisku pieeju, par ko mēs arī stāstam, jo, protams, es zinu cilvēkus, kas
lieto, piemēram, Helmintox vai Vermox, ja, lai tur 2 reizes gadā vai 3 reizes nopērk aptiekā un tad izdzer nu, tā kā pret parazītiem, ja. Vai kas, nu, varbūt, kas ir labāks, noteikti risinājums, ja, kad nopērk šos te augu maisījumus, ja, sabarstos pulverīšus, ja, var nopirkt arī lietot, piemēram, pretparastāros pulverus. Tas viss ir ļoti labi, bet, ja ir, nu, tā tad jau tomēr lietas, ko jūs vēlaties savā dzīvē atrisināt, tad sistēmiska pieeja vienmēr būs pareizā atbilde. Ja nevis kaut ko vienu, otru vai trešo, bet tā tad pirmais solis, pārslēgt Sanitiņa, nākamo slaidu. Tātad pirmais solis vienmēr būs tas, ka mēs veiksim detoksikāciju. Ja? Tā ir strādājoša sistēma, kas nu, būtībā 3,5 mēnešu laikā nu, būtiski izmainās šī te pašsajūta enerģijas līmenis. Nu, tātad arī asins analīzes. Ja? Šodien kā reiz arī saņēmu no klienta ziņu, ka viņas vīram pusgada laikā ir ārkārtīgi lieli uzlabojumi asins ainā. Kas, protams, ļoti iepriecina, bet šādu ziņu saņemu bieži. Un tad pirmais solis mums vispār ir, ja mēs kaut ko sākam, gribam sākt, tad mums ir jāpalīdz organismu sagatavot, ja? Sagatavot šai te attīrīšanai, jo ticiet vai nē, bet šobrīd toksiskais piesārņojums cilvēku organismā ir ļoti augsts. Ja? Tas ir saistīts gan ar pārtiku, gan ar augsto stresa līmeni, gan ar nu, šo mūsu dzīvesveidu, kuru mēs vedam, nu, nedzeram ūdeni, dzeram visādas enerģijas dzērienus, ja, suliņas, kafijas. Ja. Man ir klienti, kas ir dzer tur, nezinu, 6 kafijas dienā, 2,5 litri. Ja. Es saku, kur ir ūdens? Nu, tur taču ir ūdens iekšā. Nu, jā. Protams, bet organisms nu, tā kā no tā nevarēs īsti neizskaloties, ne padzerties, jo vai jūs dabā esat redzējuši kādu dzīvnieku, kurš dzertu kafiju vai ķīseli vai kompotu vai nu, jebko citu, kā, nu, teiksim, ūdeni. Un tālāk vispirms mēs tātad skalojamies, mēs sagatavojam savus filtrus tam, lai vispār šis piesārņojums no mūsu organisma varētu tikt izvadīts, jo tad, kad mēs sākam strādāt ar parazītiem, ar zarnu traktu, tad es parasti saku tas nozīmē to, ka mēs sākam celt uz augšu to, kas jau tur dzīvo. Ja? Tad, ejot bojā, arī šie te parazīti izdala šos te, nu, toksīnus. Ja? Paliek kaut kādi gala produkti, kas organismam ir jāizved. Un ja mēs neesam sagatavojuši aknas nieres un zārnu traktu, piemēram, nu, cilvēkam ir aizcietējumi gadiem, ja? Kas nākam, nu, piemēram, 3 reizes, eju uz toleti 1 reizi nedēļā. Kā mēs varam runāt par kaut kādu nu, parazītu attīrīšanos, kad nu, cilvēks vispār nevar aiziet uz toleti? Ja? Tad viņam šie te atkritumi neizvadās no ķermeņa, un mēs sāksim antiparastāro tīrīšanos, kas radīs organismā vēl lielāku šo te piesārņojumu, ja, uz to brīdi, kad mēs attīramies. Tad par to vispār nevar būt ne runas. Mēs pirms tam sagatavojamies, cilvēks iemācās dzert ūdeni, mēs saprotam, kā attaisīt vaļā to zarnu traktu, lai viņš sāk strādāt. Ja? Tās ir gan kustības, gan uzturs, gan ūdens dzeršana. Ja? Iespējams, ir vajadzīgi kaut kādi papildus produkti, ja, lai šo zarnu traktu attaisītu viņam vaļā un viss sāktu strādāt. Tālāk mēs attīramies no parazītiem, tad samazinam šos iekaisīgos procesus organismā. Un tikai tad mēs tīram zārnas, ja? Tas, ko Ilzīte rādīja, tie attēli ar tām gļotām un tiem melnajiem tur veidojumiem, ja? Zarnās ar šiem te atkritumiem un bioplēvi tajā skaitā, ja? Tas ir 3. solis, kad mēs tiešām attīram šo te zarnu traktu, lietojot speciālus pulverus, speciālus tādus kokteļus no baltajiem māliem un kaolīna, lai tātad zarnu trakts tiktu attīrīts pilnībā un tiktu sagatavots nutrientu uzņemšanai, teiksim tā, jo tikai tad, kad zarnu trakts ir attīrīts un iekaisumi ir sadziedēti, ja, tad mūsu organismā var beidzot normāli uzsūkties šie vitamīni, minerāli, probiotikas, enzīmi, ja, vispārējais tur var smuki darboties
Un tad arī ir tas, tas efekts, ja, ko jūs gribat ieraudzīt. Jo reizēm cilvēki nāk un saka, es nopirku aptiekā vitamīnus, bet kā es slimoju, tā es slimoju. Ja, nekas nav mainījies. Jo vitamīnu dzeršana neatrisinās jūsu imunitātes problēmas, tāpēc ka imunitāte dzīvo zarnās. Un ja mēs zarnas nesakārtosim, tad arī nebūs nekāds risinājums jūsu imunitātes problēmām. Tā kā jāsāk ir viss no pareizā gala, jā, tāpēc man patīk šī sistēmiskā pieeja, kad mēs darām visu sistemātiski, jā, un tas tiek panākts ar noteiktiem, teiksim, augu ekstraktiem, ar šiem te enzīmiem, ar produktiem, kas palīdz atvērt žults atteci, žults plūsmu ar ūdentiņu, jā, ar ko mēs tad iedarbinām, vispār iedodam resursu mūsu ķermenim. Labi, iesim tālāk pie labākās daļas, manuprāt, jo kas gan būtu šī teorija par organismu attīrīšanu, ja nebūtu cilvēki, kuriem būtu rezultāti ar šo organismu attīrīšanu, un tāda ir ļoti daudz, tāpēc patiesībā grūti pat izvēlēties, ja, kam palūgt padalīties, bet paldies, kad ir tik forši klienti, kuri arī piekrīt, un šokar mums ir Ingūna. Var pārslēgt vienu slaidiņu priekšu. Tātad Ingūna pie manis vērsās pirms gada, nedaudz vairāk kā gada ar ļoti lielām locītavu problēmām, bet par to viņa pastāstīs pati, kādi ieguvumi notikuši šī gada laikā. Droši vari sākt dalīties, Ingūna, tu esi redz tevi. Labvakar! Mani sauc Ingūna. Man prieks ir būt ar jums šeit šovakar kopā ar visiem. Padalīšos ar savu pieredzi. Vispār esmu mediķis, strādāju jau 38 gadus medicīnā. Nonācu Koraļu klubā gadu atpakaļ, kad man bija ļoti liels problēmas ar veselību. Sāpēja man locītavas, it sevišķi gūžas. Nevarēju paiet, nevarēju pa trepēm bez pieturēšanās uzkāpt, nevarēju pa nakti pagulēt, jo nevarēju pauzi vispār atrast, kā nogulties, lai nesāpētu. Un, protams, tā nebija vienīgā problēma, bija asinsspiediena problēmas un vairogdziedzers nestrādā kā vajag. Un tad man uzlika diagnozi psoriātiskais artrīts. Līdz ar to ķīmiskos medikamentus. Es sapratu, ka tas nebūs risinājums problēmai, tas man var tikai vēl pasliktināt stāvokli. Un izdomāju, ka man ir jāmeklē cita pieeja, holistiska. Tā nonāca pie Evitas. Evita man nolikās fakta priekšā, es pirms tam par tādu organismu attīrīšanu vispār neko nebija dzirdējusi. Un viņa man nolika faktu priekšā, ka ir jāsāk ar organismu attīrīšanu, un tikai pēc tam varam lietot produktus, kas atbalstītu man locītavus. Tā es uzsāku organismu attīrīšanu, protams, ar dzīvesveidu maiņu, ar ļoti drastiskiem ierobežojumiem ēšanā. Sākumā vispār domāju, ka man vispār nav ko ēst, ieejot veikalā. Bet tad lēnām pieradu, lēnām atradu, ko lietot, ko ēst, ko neēst. Izslēdzu pilnībā cukuru, izslēdzu pilnībā miltus, kas satur šos, aizmirst to nosaukumu. Glutēnu, ja? Glutēnu, jā, kas satur glutēnu. Izslēdzu piena produktus. Un tā uzsāk savu organismu attīrīšanu. Pēc organismu attīrīšanas tad uzsāku atbalstu savām locītavām. Organismu attīrīšanas laikā pirmos 2 mēnešos īpaši nejūtu nekādus lielus uzlabojumus, bet pēc tam
uzlabojums bija tiešām fantastisks, kad sāku lietot biluronu. Tad jūtu pēc 2 kursiem jau, kad man viena gūža vispār pārstāja sāpēt. Un pēc 3. kursa arī pārstāja sāpēt otra gūža. Tā kā esmu ļoti pateicīga, ka es gāju šo ceļu. Tagad esmu tikusi arī vaļā no spiedienzālēm, kuras jau nelietoju. Vēl ar visu šo stāvokli, protams, visu nervu sistēmu un pa naktīm, negulētām naktīm arī bija miega problēmas, jau bija uzsēdusies uz miega zālēm. Pēc šīs organisma attīrīšanas tagad arī esmu tikusi vaļā no tām. Guļu mierīgi. Un tā kā esmu ļoti priecīga un laimīga, ka varu tagad kustēties un darīt visas lietas, ko cilvēks grib darīt. Tā kā iesaku visiem, kam ir kādas problēmas, neko negaidīt un ķerties, vērsim pie ragiem un darīt lietas labā, jo tiešām paši mēs esam vien tikai atbildīgi par savu organismu, un lai viņš strādātu kā pulkstenītis. Jā, paldies Ingūnai par uzturkorekcijām. Tas ir ļoti individuāli. Protams, kad visi, kas vēlās attīrīt organismu, ar visiem pirms tam tiek, kā saka, pārunāts tās tieši viņa mērķi, vēlmes un esošās problēmas, ja, ko gribas risināt. Tā kā Ingūnai bija ļoti jau, teiksim, lielas tās problēmas un sāsnājums, tad tur ir arī attiecīgās uztura korekcijas pie tādas profilaktiskās attīrīšanās. Protams, šīs uztura korekcijas ir daudz mazākas, jā, bet cukurs, baltie milti, tas, protams, ir tāds standartiņš, kas maksimāli ir jāsamazina, kad mēs attīram organismu, jo arī šie te produkti mums sāsina šos te iekaisumus zarnās. Tālāk padalīsies, es ceru, ka Līga, tu esi šeit. Tā. Līga Asar no Anglijas ir vēl viena mana klienta, ar kuras iepazinos pagājušajā vasarā. Un Līga ir tad cilvēks, tajā brīdī viņa bija 5 gadus pēc zarnu onkoloģijas ar lielām zarnu trakta problēmām, kas bija pārvērtušās jau tālāk, secīgi arī locītavu problēmās, jo tad, kad mums zarnās ir iekaisumi, tad mums arī neuzsūcās barības vielas un mums tad sāk bojāties viss pārējais organisms. Bet Līga padalīsies pati. Sveika, Līga, redzu tevi. Sveiki. Jā. Man var redzēt, jā, bet es neredzu sevi uz ekrāna. Jā. Jā. Man var dzirdēt, jā, es vienkārši esmu. Jā, viss kārtībā, Līga. Jā, viss ir kārtībā. Super. Jā, sveiki visiem. Kā jau Evitam iesāka teikt, jā, manas veselības problēmas sākās, jau drīz būs 6 gadi augustā, kad man izoperēja resnās zarnas vēzi. Un pēc 2 gadus nēsājot stomas somiņu, man uztaisot atgriezenisku operāciju, var teikt, zarnām bija pazudusi peristaltika, ka tad zarnas vairs pašas nedarbojās. Un man ikdienā bija jāizmanto tāda speciāla skalošanas ierīce. Respektīvi, man bija tā kā norma, visi aizsietējumi, vēders vienmēr bija sāpīgs, ļoti, ļoti jūtīgs, neatkarīgi, ko es ēdu, neatkarīgi kādas diētas es ievēroju, arī vienmēr, arī līdz onkoloģijai es piekopu tiešām ļoti veselīgu dzīvesveidu. Un man bija tiešām tāds, gan man, gan apkārtējiem bija tāds liels šoks par to, kad kādas tā varēja notikties, jau man par lielam tā nekad nav bijušas veselības problēmas. Un tagad jau esmu daudz atbildes iegūsi, bet uz to brīdi tas tiešām bija tāds, ka neviens daktars neko arī nevarēja paskaidrot. Tā tas notiekās, ja. Lūk, un labi, ok, es domāju, tas sanāca, jādzīvot tālāk, un es jau biju samierinājusies ar to situāciju, bet tad man sākās problēmas ar locītavām. Un tas bija kreisais plecs, iesaldētais,
Pēc tam tas tāds ilgstošs posms bija, un tad atkal stākās man gan gurnos sāpes, gan ap potītēm ļoti smagas kājas bija. Es nevarēju jau paiet, lai gan bija pieredus vienmēr ļoti daudzām kustībām, gan skriet, gan liels gabalus staigāt katru dienu. Un jau es jūtu, ka man ir jāsāk ņemt vairāk sabiedriskais transports vai braukt, kad arvien mazāk man sanāk iet ar kājām, kas man tiešām ļoti bēdīgi darīja. Lūk, un pagājušo vasaru es biju Latvijā uz operāciju, man labajā plecā jau bija daudz problēmas. Un tad netīšām es slimnīcā sadzirdēju, man viena meitene padalījās par organismu attīrīšanu. Un es saku viņai, es ticu, ka viss tas līdz, jo es ar to brīdi arī lietoju ļoti labus uzturu bagātinātājus un vienmēr esmu ļoti rūpējusies par sevi. Ka tas jau līdz un viss, un tā nepievērs uzmanību. Un pēc tam atkal vēl parunājoties ar savu radnieci, kurai arī tieši tāpat tā viss locītavas, viss jau, kā lai saka, problēmas un operēja vienu pakaļ otrai. Un viņa kā man pieminēja šo sporālīšanu, es domāju, kaut kā man pārāk bieži dzīvē sanāk dzirdēt par šo, mazliet viņa jāiedzināt. Un es sāku pētīt un klausīties, un tad man uzrunāja stāsts, jau pazīstamas sievietes, esam sapazinušās, ka viņai arī bija šī zarnu onkoloģija, un arī viņai pēc tam bija locītavu problēmas. Un tad es savilku, tanī brīdī tikai man sanāca tā kā salikās puzlīti kopā, ka tas ir saistīts, ja. Un, jo uz to brīdi jau es biju tā kā samierinājusies ar savu problēmu, kas bija saistībā ar zarnām, ja, ka tas tā man būs, un tas ir tā kā man apslēptā invaliditāte, var teikt, ja, kad es tur izmantoju tās invalīdu toaletes, tā viss, bet, kam negadās, ja, labi, kad ir rokas un kājas ir apmēram, man bija tā devīze. Un, lūk, un tad es sazinājos ar Evitu, un tad viņi man pastāstīja visu smalkāk, ja, un man tiešām šī, kā lai saka, šī ideja iepatikās, ja, kad tas ir kaut kas tāds, kas notiek pakāpeniski, ja, tā kā viens solis pēc otra, ja, šī sagatavošanās, ja, un tad ir šī parazītu tīrīšana, ja, tātad baktērijas, sēnes un viss, teiksim, tas man izskaidro to arī, kāpēc ar locītavām ir problēmas, ja, un tad šī dziļā zarnu tīrīšana, ja, jo, respektīvi, ja zarnās ir iekšā šī bioplēve, tad tā kā es dzēru, tad ļoti labs arī tos uzturu bagātinājums, ļoti liels naudas arī tērēja, bet viņi vienkārši nespēja uzsūkties. Un tas man tā kā beidzot man atvērās acis, jā, kad kaut kāds atbilstas iegūst šiem jautājumiem, jo man likās, es taču visu daru, es tā cenšos, kāpēc, jo man likās tā ārpēc, ja man šobrīd jau ir tā, tas man būs vēlāk vecumdienās, ja, jo es vienkārši varēju, es tiešām likās, ka es knapi valkos, jo jau bija tā, kad es jau klupu, kritu un visu kaut ko sev, vainoju, tiksim, tur pat epēmēju kājas apiņās nokrīti, ja, tur ar kruķiem pēc tam un viss tā, kad jau pašai sev žēl palikās un tad, respektīvi, pagājušo gadu jūlijā sāku visas attīrīšanos, šobrīd jau vēju otro reizi, un, protams, man dzīve ir ļoti izmainījusies, jā, jau sākot ar to, kad es nelietoju vairs šo skalojamo ierīci, un tā, es tur mazliet tā kaut ko rakstīju, jā. Tātad tas ir tas mans galvenais ieguvums, protams, arī locītavas ir visas daudz uzlabojušās mazlietiņas jūtu, ja es arī, protams, ir jāsaprot tas, ka ir arī kustībai jābrot, ir jāvingro, jo, ja es, teiksim, nevingroju, es jutīšu atkal gurdus, ja, bet man nav tā, iepriekš es ļoti arī vingroju un visu darīju, ja, bet vienalga man bija ļoti, ļoti liels sāpes burnos arī, ja, kad es cēlos no rīta augšā un tāds tiek izcelies no gultas, tik ies un es tā sabrūku, ja, kad, kā lai saka, bija tā jāizmasē un jāiesilda viss tās locītavas un tikai tad es varēju doties dienas gaitās, ja, un tas tā kā, es vienkārši
tagad arī, kad es saprotu, kā es tagad jūtos, es daudz mierīgāka esmu, ja. Man ir tāda, nu, kā lai saka, tāds iekšējs ļoti liels miers, ja, tāda tā kā mīlestība pret apkārtējo pasauli izveidojusies, ja, jo vienkārši tu tiešām saproti, ka šis nemieris vēderā, viņš kairina tos nervu galus, ja, un tev veidojas tāda tā kā, nu, aizskaitinājums visu laiku, neiecietība pret apkārtējiem. Un ja es skatos atpakaļ, nu jau es esmu gudra daudz, ko esmu sapratusi arī, kad kāpēc man bija onkoloģija un tā tālāk, jo es jau piedzimu ar ādas problēmām. Man piedzimstot jau ādiņu visu, nu, tā kā var teikt, kā čūskiņai gāja nost putē, ja? Un jau tad sanāk jau, kad es, nu, mamītē vēdrā esot, jo man bija šie mikrobiomi jau, nu, var teikt, traucēta. Un, nu, lūk, un tad es vienkārši tagad to simptomu skatoties, jā, ka man nav jau no bērnības, tas viss jau bija, šis un tā jau laukos, tad itīgi treknos pienus visus, jā, tad meža gaļu, viss, tad tas tika arī tikai par sliktu manai gramošanas sistēmai jau tā jau, nu, tas ir tā kā, viņiem nebija veseli jau, tas vēl tā kā tāda papildus slodze visu dēva. Un, protams, visas hormonu smēres un visas tās, ja, kas priekš visām dermatītiem, pēc tam egzēmā, tas viss, ja man bija tāds ļoti jēls, visas rokas, visas bērnības ļoti to mocījos, arī pat slimīt tā bija, kas man visas tās hormonālās atkal terapijas redzi ļoti mani slikta, man ir -6,5, -6, jā, momentā, tas man pēc slimnīca, kad es pavadīju, kad man, nu, kā man tad visām tādām citām zālēm deva, ja man bija uz skolu aizejot ļoti slikta redze jau, un tad jau, protams, viņi pasliktinājās ļoti strauji. Nu, lūk, un tagad es visu to kopā, nu, redzu, kā tas viss ir saistīts, jā, un kādi man ir uzlabojumi, jā, nu, ļoti nerunājot par to, ka šīs divas galvenās lietas ir uzlabojušās, jā, plus vēl pie tā man bija mīkla galvā, es nevarēju vienkārši, man bija tāds sajūta, ka es nevaru nekādu lielo domu izdomāt, jā, ka tikai to, ko es šobrīd redzu, par to es varu padomāt, ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, bija pilnīgi tā kā tāda kaut kādā kastē iekšā, jā. Tas man bija pirmais, kas man pazuda tā migla no galvas un arī no acīm priekšā. Protams, arī kaut kāds papildus produktiņus lietoju, ja, teiksim, tāpat actiņās to pašu silveru ūdentiņu, ja, tāpat tām locītavām tā biluronu, tāpat tam arī pologēnu dzēru, ja, un viss tas kopā ir devis, nu, ļoti daudz uzlabojumus, ja, tā kā mēs vienmēr smējamies, rulli varētu izvilkt ārā, ja. Pētparazītu programmas laikā arī man pigmentu lankumi pazuda, kas man bija tādi ļoti lieli, tā kā pirkstu gali, tā kā iemēcāt kaut kā tumšā bija tādi zem krūtīm, tie man pazuda, tad man bija ļoti daudz, arī uz rokām ir man tādi tā kā mazi cilumzīmītes, vasaras arī viņi bija palicis ļoti daudz, ļoti smuki patīrījās arī rokas un viss. Uz kaklu man bija kaut kur pēc 40 gadiem parādījušās tādi, tā kā, droši vien kaut kāds tā kā papilomām līdzīgs, ja, tādi, nu, tā kā kārpiņas, ne kārpiņas, un tādi, nu, lūk, iesmuki arī pagāja nost, un pats, tā, es tagad vēl domāju, protams, man ir ļoti liels prieks, ka man ir ļoti daudz mazie matiņi, jā, jo arī mati, tā es tagad arī studējot pati arī studēju suplementoloģiju, jā, jo man tas ir ļoti interesējis. Esmu sapratusi, jā, kā ar šiem uztura deficītiem, īstenībā tas arī ir tas iemesls, kāpēc mums ir tās veselības problēmas, ja mums ir šie deficīti, un kā savukārt aizpildot šos uztura deficītus, mēs varam uzlabot savu veselību, un tas man ir ļoti interesējis, gan priekš sevis, gan priekš savas ģimenes, un, protams, es arī tagad dalos, nu, ar citiem cilvēkiem, un arī esmu sapratusi arī, kāpēc man matiņi vienmēr ir bijuši, nu, tādi, var teikt, nu, tādi diezgan plāni, ja, un, nu, trausli un viss, ja, ka tieši šie uztura deficīti par tādiem stēriem, cinkiem, selēniem, ja vispār nekad nav tas runāts, un vēl jau vairāk, ka man bija šīs tādas problēmas, ja, un ka tas man arī, nu, viss kopā, ja. Tā kā, jā, es pat nezinu, kā man dzīve būtu izvērtusies uz šo brīdi, jo arī, teiksim, tagad mēs ceļosim uz Grieķiju visu kopā, man ir tik ļoti liels prieks.
jo pēdējos gadus visas ceļošanas jau ir bijušas tikai un vienīgi saistībā ar daktariem, jo arī es dzīvoju Anglijā. Un šeit vispār tā attieksme ir tāda, ka tad viss ar tevīm kārtībā. Tad es visu braucu uz Latviju, ja, un pati meklēju šos risinājumus privāti un visu, un tad vienkārši sanāca tā, ka jau visu braucienu bija tikai un vienīgi saistībā ar medicīnu, jā. Tad pilnīgi tāds atvieglojums, ka tad beidzot es varu atkal sākt, priekš sevis, priekš savas sirsniņas ceļot un priecāties. Tā kā atvainojos par emocijām. Liekas, ka viss jau ir izraudāts, viss jau ir pateikts, bet redz, kā ir atkal jā. Tā, man šķiet, ka Paldies, varētu jau Līga. runāt. Jā, Līga, paldies tev, Mīša. Tiešām Līgas stāsts ir ļoti emocionāls patiesībā, un varētu, viņas uzlabojumi tiešām ir vismaz 20, 30, ko varētu saukt, kas ir izmainījies par šiem 9 mēnešiem. Bet es domāju, ka mēs vairāk neaizkavēsim. Kad ļoti pareizi arī meitenes teica, ka tieši šī sistēmiskā pieeja, ja, kad mēs vispirms sagatavojam organismu, paskalojam, tad mēs attīram zarnu traktu no parazītiem, sēnītēm, baktērijām, vīrusiem, ja, un tad jau tālāk mēs varam, jau pabarot tās šūniņas. Tā kā šodien es vēl pateikšu to, ka 28. aprīlī mums būs atsevišķi rezultātu tātad zūmiņš. Tie, kam ir ieinteresējis vairāk, kas grib dzirdēt cilvēku pieredzes, tad aicinu pieslēgties 28. aprīlī 7. vakarā. Būs tātad cilvēki, kas tikai dalīsies ar savām pieredzēm par organismu attīrīšanu. Paldies dāmām, kas šovakar padalījās, bet tātad būs vēl iespēja paklausīties šos pieredzes stāstus, kā cilvēkiem ir mainījušies, teiksim, veselības šīs lietas un pašsajūta, enerģija un daudz kas cits. Un tātad arī pastāstīšu par to, ka mēs šodien nolēmām arī par to, ka brīvdienās iedosim tādu vēl vienu webināru, kas saucās 6 organismu piesārņotības pakāpes. Tā būs tā kā papildus bonusa dāvana, lai jūs saprastu, kā organismā veidojās šis piesārņojums un kāpēc mums ir jāsāk ar šo organismu skalošanu, ar šo detoksikāciju. Ja, kāpēc uzreiz nevar tos parazītus dzenāt, ja, bet ir tomēr jāpaskalojās, jo mēs dzīves laikā ļoti, ļoti piesārņojamies jau. Tā kā tas būs tāds papildus bonusiņš, dāvana. Un, protams, kad jūs varat arī ierakstīt kādu jautājumu vai pieslēgties, uzdot savus jautājumus. Ja nepaspēsim šovakar atbildēt, tad mēs atbildēsim čatiņā, ja, ierakstīsim jūsu jautājumus, jo, protams, vakars jau ir 8:30. Ir diezgan vēls, bet droši, jā, tieši tā uzdodiet jautājumus, kam ir šobrīd aktuāli kaut kas, ko jūs gribat saprast, ko jūs gribat uzzināt, noskaidrot, kāpēc tā, vai var šo, vai var šitā. Ja, tad droši nekautrējamies. Jautājums, ar ko jāsāk attīroties. Principā es ieteiktu sākt ar to, kad jūs sazināties ar saviem cilvēkiem, kas jums iedeva šo saiti uz šo projektu, ar ko jūs sakontaktējāties sākumā, un pajautāt, jo parasti ir tā, kad mēs sākam ar aprunāšanos, mēs sākam ar to, ka cilvēks aizpilda šo anketu, jā, tātad veselības un savu mērķu anketu, ko jūs vēlaties panākt ar šo organismu attīrīšanu, kas jums šobrīd ir svarīgākais jautājums, un tad arī jūsu, tātad šis konsultants vai cilvēks, tātad veselības treneris palīdzēs saprast, ar ko sākt. Jā, ar ko sākt un kas ir jums tieši piemērots, jo mēs esam dažādā veselības stāvoklī, dažāds starta punkts katram ir. Jā, tā kā cik ilgs ir process jautājums? 3,5 mēneši apmēram ir pilnais cikls, jā, ar ko ir jārēķinās. Tas ir tas viens cikls, pēc kura jau ir būtiski tiešām uzlabojumi. Būtiski jau ir, teiksim, šīs pašajūta ir izmainījusies.
Jautājums ir, tātad, vai veikalā pirktais ūdens, kura sastāvā ir 7,6 pH, ir labs dzeršanai? Kā jau jūs redzējāt, tad pH līmenis ir tikai viens no kvalitātes rādītājiem ūdenim. Ja? Tāpēc būtu jāsaprot, vai tas ir ūdens, uz kura rakstīts dzeramais ūdens, vai tas ir minerālu ūdens, kāda ir mineralizācijas pakāpe. Ja? Kur šis ūdens ir iegūts, vai ir ieguves vieta norādīta uz pudeles. Ja? Tā kā, tas viss ir būtiski. Ja? Tā kā uzreiz nepateikšu, vai tikai pH varēs apliecināt šo ūdens kvalitāti. Jā, Paldies par jautājumiem. Droši uzdodat vēl. Nebaidieties, nekautrējieties. Jautājums var arī uzdot čatā. Ja tie, kas skatās ierakstu, un ja jums galvā ir kāds jautājums vai kaut kāda neskaidrība, droši padalāties čatiņā arī. Ja? Var uzdot joprojām rīt mums čatu kūrēs Sanita Kozakovska, naturopāte, arī ar jau daudzu gadu pieredzi. Tā kā izmantojiet iespēju uzdot savus šos te jautājumus. Cik ilgs ir kopējais laiks, lai nonāktu līdz pēdējai fāzei? Tātad pati attīrīšanās ilgst apmēram 2,5 mēneši ir īsākais etaps, tikai attīrīšanās. Ja? Pēdējās 2 nedēļas mums ir šī dziļā zarnu tīrīšana ar tiem speciāliem pulveriem, ja? Tātad, kur mēs attīram pašas zarnas. Un pēc tam jau sākās šī šūnu barošana, tātad, kad jau iet vitamīni, minerālu vielas, labās augstskābes un tā tālāk. Ja? Tā kā 2,5 mēneši vismaz ir tas laiks, kad iet tikai tīri šī skalošana, parazitārais un zarnu dziļā attīrīšana. Tā. Vai ir vēl kāds jautājums? Laikam nebūs. Labi, tad šovakar mēs beidzam. Paldies visiem, kas skatījās. Un atgādinu, ka mums ir projekta čats Telegramā, kurā vēl tiks ievietot arī informācija. Jā, video formātā, jautājumu atbilžu formātā, droši jautājiet. Droši, ja jums ir interese, uzrunājiet cilvēku, kas jūs uzaicināja šeit, un sakat, ka es gribu attīrīties. Es esmu gatavs, es gribu zināt vairāk, jā, ar ko man ir jāsāk. Nekautrēties, uzrunājiet savus cilvēkus, kas jūs šeit ieaicināja. Un noteikti viņš padalīsies un izstāstīs jau daudz plašāk. Paldies visiem, jauku vakaru, jaukas brīvdienas un tiekamies čatiņā.